Skaistumkopšana ir joma, kas rada pievienoto vērtību, labas emocijas un daili. Skaistumkopšanas salons Sijā SF studija tika atvērts 2013. gadā. Kā atzīst Elena, salons piedāvā pilna spektra skaistumkopšanas procedūras, piemēram, friziera pakalpojums, kā arī skropstu pieaudzēšanu, kosmētiskās procedūras rokām, solāriju, manikīru un nagu pieaudzēšanu. Man patīk tas, kas mēs cilvēkus varam padarīt skaistus, un kad no mums sievietes aiziet ļoti skaisti, un viņiem ir smaids sejas, tas ir ļoti priecīgi. Cilvēki visi ir dažādi. Mēs jau esam tā kā psihologi, mēs jau redzam, kas pie mums atnāk un kā ar cilvēku var runāt. Īpašnieci aicina klientus uz skaistumkopšanas salona SF studija, jo šis salons piedāvā draudzīgas cenas un atlaides. Pastāvīgiem klientiem obligāti ir privilēģijas. Viņiem ir 10% atlaide uz visām procedūrām pirmkārt, un ļoti elastīgas cenas uz pārējiem. Viņiem, piemēram, ir komplekss, tad cenas ir tādas mīlīgas un viņas viss apmierina. Elena piebilst arī to, ka SF studija ir vienīgais skaistumkopšanas salons, kas atrodas uz Valguma ielas. Elena pati ir mācījusies friziera kursos Itālijā un atzīst, ka tur iegūtā pieredze bija neaprakstāma. Salonu atvērt bijis ļoti grūti, jo Elena ir vēlējusies tieši pati savu salonu, bet ar cītīgu darbu un lieliskiem klientiem salons ir sasniedzis to izskatu, ko Elena ir vēlējusies. Es no bērnības gribēju strādāt par frizieri, un tā sanāca, ka es nevarēju savas dzīves jomā, un pēc tam sanāca, ka es pabeidzu frizieru kursus un gribēju strādāt tieši ne kaut kur frizētavā, bet gribēju tieši savu frizētavu. Kamēr frizieri strādā, viņam visu laiku ir jāmācās un jāzina jaunā tendences, kā matu griezumā, tā un arī matu krāsošanā. Un tāpēc arī ir kaut kādi semināri. Protams, mēs ejam uz tiem semināriem, mēs tur mācāmies un, protams, mūs uz diplomus, tāpēc viņi ir tik daudz. Redzēt no salona aizejot laimīgus un smaidīgus klientus ir pats labākais, kas dod gandarījumu strādāt tālāk. Košais un kvalitatīvais skaistumkopšanas salons FS studija gaida jūs ciemos.